Un to tad varēs arī sūtīt tālāk citās mājaslapās. Jā, zilās lapiņas tātad, kā biedrības vērtēs savas spējas un profesionalitāti. Biedrības uzskata, ka principā zināšanas un pieredze un aktivitātes ir, bet to, protams, nemitīgi vajadzētu uzlabot. Svarīga lieta ir tāda, ka brīvprātīgi profesionāli piesaistīties skaitā no ārvalstīm. Tas būtu ļoti nozīmīgi. Un īsti sakot, vienkārši jābūt arvien aktīvākiem, nav jāpaldies. Bet kā jūs vērtējat šobrīd? Jūs runājat jāpūtības un nākotnes formā, bet zināšanas, pieredze un aktivitātes ir. Bet to visu, principā ir. Bet to visu ir jāuzlabo, protams, nemitīgi, jo neviens nav. Vienkārši kā paušana tieši publiskajā telpā un iesaistē, jo, piemēram, aizējot uz ministru kabinetu, tur mēs tās tur savu nostāju parādām. Nevienmēr mēs tiekam sadzirdēti, bet attiecīgi mēs varam vērsties pie sabiedrības, lai viņi dzird un kā arī apjāt. Tā faktiski ir jābūt zināšanām un pieredzē, lai vērstos pie sabiedrības. Ja ir zināšanas un pieredze. Lielās MVL, protams, tad attiecīgiem mēdījiem vairāk uzman un viņi, tie ir tirgnieki redzes lokā, par tiem mazajiem MVL, varbūt tur ir to vairāk darboties tieši tiem mazajiem MVL, lai viņus pamana, varbūt iespējas pieredzi. Bet šobrīd kādi viņi ir? Viņi tur papuši. Ir par maz. Tā var, jā. Jo par daudz nebūs nekā. Kādiem ir jābūt? Ko Tātad, kā biedrības redz savu lomu, pirmais, kas visvairāk, tas, ka nepieciešams ir publiskas aktivitātes, skaņas aktivitātes, sadarbība ar mēdījiem un informācija visplašākajā līmenī par pacientu problēmām. Tad otrs, kas būtu nepieciešams informācijas monitorings un apkopošana attiecībā uz likumdošanu un izmaiņām sagaidāmajām. Trešais ir līdzdarbība darba grupās un komisijās. Pie tam tā, ka mēs vēl spējam darboties ar juridiski korektu dokumentu sagatavojot savus priekšlikumus juridiski korektus un pareizus, atbilstoši likumdošanas kādām prasībām, nevis esam kaut kāda emocionāla problēma izklāstītājā. Ceturtā lieta ir biedrību apvienošanās un savstarpēja sadarbība starp nevalstiskajām organizācijām. Un piektais – darbošanās starptautiskā līmenī. Savstarpējās sadarbības mērķu sasniegšanā, informācijas apmaiņā, pieredzes nodošanā, kādā veidā. Sametamies pa 10 latiem katra biedrība, lai mums ir viens jurists, kas taisa šo te likuma papildinājumus vai izmaiņas vai ko, vai ne, viņu birokrātu valodā. Tas nav grūti pa dažiem 10 latu vai ne savas biedrības atrast un nolgot vienu cilvēku juridisku. Bet mēs to nedaram. Mums pašiem, ja ir juristi, tad ir. Jā, juristi, tad ir. Tas ir pagaidām. Bet atrast var. Problēma varam uzdot, ko piemēram pašam juristam, jo viņš apkopojas tikai galvenajā, ko mums jānesot viņas kabinē vai sarunāt. Bet tas viedoklis tā kā nevienosimies, un mēs arī esam juristam neko nevarēsim pasniegt. Viņš jau reāli ir faktu atspoguļos uz sasniegšanos. Jā, faktiski. Tā, un zaļās notas. Jā, statījām ir tā, kā realizēt un panākt vēlumu. Uzdevums bija vienā teikumā. Mēs tad divi filozofi vienā vārdā. Būt vai nebūt? Apmēram, nē. Būt vai nebūt tik sarežģīti, nē. Bet tā dzīves priecīgāk. Visu šo kopumā apkopojot, tā vēl ir tāda sadarbība savstarpēji. Tas ir tā MVL tīkla izveide, jā, reāli ar reģioniem. Tas ir vietu paplašināšana domā, tad vispirms jauna informēšana un tā tālāk. Ar mēdījiem, ar valsts institūcijām, kur viens priekšlikums ir ļoti labs, ka NVO nākotnē valsts finansējumu nodrošināt kaut vai daļēji, ja to valsts finansējumu.
ar mediķu profesionālām organizācijām. Šeit tas viss ir vienā vārdā sadarbība. Kā Tā, tad šobrīd viss ir jebkurā no lapiņu krāsām galvenais ir sadarbība. Un varbūt, ka te ir tā vieta, ka pirmkārt varbūt, ka mēs varam uzņemties vismaz vienreiz ceturksnī kaut kādu apaļo galvu par aktualitātēm un izrunāt kaut kādas sadarbības iespējas. Varbūt, ka te jau ir tās tīkla iespējas, kāda šobrīd ir. Vai tie visi klātesošie, kas šeit ir gatavi tādā sadarbības tīklā, šobrīd neformālā iesaistīties ar informācijas apmaiņu par to, kas notiek, un, teiksim, vienreiz ceturksnī uz, teiksim, informācijas apmaiņu vai aktualitāšu apspriešanu vai kaut kādu kopēju viedokļu izstrādāšanu, ja tas ir nepieciešams, piemēram. Vai mēs esam gatavi, ja kādai no biedrībai šeit klātesošajiem ir nepieciešams, teiksim, atbalsts no citām biedrībām, piemēram, jūsu biedrībām. Ja mēs vienosimies par punktiem, kas ir kopā, iegādes kompensācijas sistēma, lūdzu, vienotais jurists, lūdzu, vēl kas te šodien skānē, vai ne, kur ir patiešām tāds globāls lietas, kas skar absolūti visu, tad jā. Bet ja tīri informatīvi sanākt un pastāstīt par savam aktualitātiem un tā tālāk, tad reizi ceturksni tas ir pa daudz. Bet ja mēs reizi ceturksni tiekamies un runājam par globālām lietām, mēs nenākam uz sanāksmi, mums nav globālas lietas, par kurām mēs vēlamies citus informēt. Iespējams, ka tajā brīdī tā globālā lieta, kādai organizācijai ir pagājusi secen, tā viņi neredz tiešo saistību ar savu organizāciju ar šo globālo lietu. Es ierosinātu, ņemot vērā, ka mēs tomēr gadu vairāk vai mazāk jau esam bijuši kopā, vai arī cits vietīs, kas šobrīd nav, vienkārši saglabājot visus kontaktus, mēs varētu uzņemties no savas puses, teiksim, cik mēs varam dzīvības pulks, un varbūt uz katru organizāciju mēs nosūtītu to kontaktu listi, ka katra organizācija izmanto to kontaktu listi tajā brīdī, kad ir nepieciešams, par globālām lietām citu organizāciju atbalstu. Vēl vienkāršāk Google grupas ir sastadi grupa no kontaktu. Google grupas sastadi restkopu. Lai nebūtu visiem tas garais saraksts, bet Google grupas dibināt, izdomāja smuku nosaukumu, dzīvības pokam prasme nosaukumus veidot ir lieliski, vienkārši, saku bez ironijas. Un Google grupas strādā ļoti perfekti, nogada uz visam pastastītēm. Tāpēc lūdzu. Tad mēs varam šajā gadījumā no dzīvības, ko skatos zāles, kur ir vairāk, mēs šo Google grupu no savas puses, un, protams, tā grupa var arī paplašināties, un šobrīd būs neformāls tīklus, kurus pēc tam varēsiet izmantot. Īstenībā nav jau pareizi. Mēs paši organizējam seminārus un uzņemamies arī tālāk koordinēt. Bet no otras puses, teiksim, atkal darbiņas ar tādu no otras puses, domāju, tā ir ļoti svētīga lieta, jo arī šeit mēs dzirdējām visas tās problēmas, ka vienkārši ir vajadzīgs tas kaut kāds tā ideja. Te visiem ir problēmas ar C sarakstu, ja? Šī ir globāla vieta. Gan HIV, gan pulmonāliem, gan retam slimībām vispār. Mēs jau C jau nesam. Jau pat C vairs neesi, vai ne? Nē, mēs Tad inovatīvu medikamentu iekļaušana kompensē uz zaļa sarakstā. Kaut vai tā paša C saraksta nelaimīga, vai ne? Bet lai inovatīva. Globāla lieta, kas ir nepieciešama absolūti visiem, ja? Dibināt pacientu fórumu. Mums Eiropa ir brīnišķīgi mūsu AIDS Jonas Civil Society fórum, kas sanāk 2 reizes gada Luksemburgā, ja? Bet tur no visas pasaules. Tas ir Civil Society fórum. Mēs bijām cerējuši, tāpēc mēs piedalījāmies uz Stento, kad mēs parakstījām to memorandu, ja? Par Šulce zina, par ko iet runā, ka tas tieši būs tas pacientu fórums. Bet tas pārvērties par to, ka mums tikai reizi gadā nogalē notiek konferencīt, vai ne, kur mēs mazliet paplepājam. Šis nav pacientu fórums. Ja mēs organizētu vienreiz gadā pacientu fórumu, viesnīca, pilnīgi visi pacienti, un runādami tikai par lietām, kas absolūti visiem ir vienotas. Absolūti visiem. Ja mēs aiziesim katrs uz savu lauciņu, uz savu burkanu dobīti, atkal jēgas nebūs no tā. Saprotiet, mēs esam drausmīgi dažādi. Bet par kopīgām lietām mums jau tagad kas ir. Tie paši patentētam zālēm, ja? Nevar būt tā, ka ja medikaments ir aizsargāts ar patentu uz 16 gadiem, ka viņam cena pēc 10 gadiem pilnīgi nemainīga vai arī tikai pieaug.
Mēs nevaram piesaistīt ekonomikas ministriju pie ļoti skaidra nostādījuma, ko pieņemusi starp citu Spānijā jau, ja, krīzes galvanotē, bet pieņēma, ka ja 10 gadi medikaments patentētais ir tirgu, viņi sāk maksāt par trešdaļu mazāk līdz patenta beigām. Elementāra lieta, citas valstis to dara. Tas skar pilnīgi visus mūs. Mēs lietojam patentētas zāles, kas ir briesmīgi dārgas, un mums saka, naudas nav. Čum kvadrātu globālu lietu? Tieši tāpat kā pilnīgi viss mūs skar arī, teiksim, tā ārsta izglītošana. Arī. Tieši tāpat mūs skar arī rehabilitācijas un atgūšanās iespējas vairāk vai mazāk pēc tās slimības vai slimības laikā. Arī tas visus skar. Tā kā principā ir tāds... Ar ko ir labā tad eskopa? Piemēram, vajag ģimenes ārstiem noteikti mēs vēlamies, lai veselības ministrija izsūta īsu informatīvu vēstuli. Par to un to un to, ja? Ja to prasa kāda sīka biedribiņa, kur ir 5 cilvēki, viņa veselības ministrija to nepamanīs. Ja mēs prasam visi, vai ne, un ja mums būs šīta vestkopa, tad mēs esam visi, jo ieiet un apskatīt dalībniekus, lai varētu iet kurš, kas tur piedalās, tad šis ir spēks, kur var rakstīt. Bet par pacientu fórumu lūdzu padomā. Reizi gadā mums tas ir nepieciešams. Jā. Tā, es tagad ļoti īsti informēšu par to ideju, kas ir tīkla ietvaros. Tā tad nākamgad mēs tiešām kaut kādā gada sākumā dibināsim šo Latvijas kronisko reto pacientu organizāciju apvienību. Bet, lai šī apvienība būtu spējīga darboties, kā piemēram kopīgs jurists telpas un tā tālāk stiprināt šo administratīvo un profesionālo kapacitāti, pacientu ombuds un pulmonālās hipertensijas biedrība ir vienojušies, ka mēs iesniedzam Eiropas fondam nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmu makro projektu tieši šī tīkla izveidē. Īsumā es te nav laika iepazīstināt, bet mums ir domas par patstāvīgām telpām, kur viena no telpām būtu biedrībām izmantojama, jā. Darba vieta, kur reāli atnāk, piemēram, pacientu ombuds tur patstāvīgi ir, bet citas biedrības, kurām nav, viņām tur ir darba vieta, kur var izdrukāt, atnākt, prezentāciju uztaisīt un tā tālāk. Jurists šim NVO tīklam, kā minēja Aleksandrs, jā, šī ideja arī bija Lienai, jā, ar vienotu juristu, kas mums palīdz un darbojās un kas ir atmaksāts. Tad ir NVO tīkla darbības stratēģijas izstrāde un apmācības NVO tīkla organizācijām, profesionalitātes veicināšana. Bet šeit ir tāda lieta, ka Lienas priekšlikums bija organizācijām, kas vēlās iesaistīties gan šai tīklā, gan būt kā atbalsta organizācijas šim Eiropas projektam, jā. Tur ir jāparaksta, kas tur ir pa dokumentiem. Visi, kas piedalās, protams, ka paraksta to, ko viņi piedalās. Jā, tas ir skaidrs. Jūs sniedzat, karoči говоря, SIFam jūs sniedzat rakstīt, makroprojektu. Liena Šulca Rēvalda projektu vadīs, es tā kā reāli viņai vadības pieredzi. Jums ir jāiesniedz, un tas ir drausmīgs sirds. Mīļiši, domājiet lūdzu par ilgspēju. Ja mēs atkal renovēsim slimnīcu Gintermuižu psiheni, un tad izrādīsies, ka šo te renovētu slimnīcu nav par ko uzturēt, un tāpēc mēs atlaižam darbiniekus un psihiski slimus cilvēkus sabiedrām pa aprūpes centriem, tas pats arī bieži rodas ar tīkliem un projektiem, beidzas projekta finansējums un ir amen. Mums ir tā izzuduši dialogi LV, un kas tikai vēl mums tā nav izzudis, ja? Tāpēc domājam par ilgtspēju. Ja es kaut kur līdīšu, es gribu redzēt ilgtspēju. Mēs gribam aicināt jūs speciāli īpaši līdšanos. Nē, es tikai piekritu. Jā. Mēs gribam aicināt organizāciju. Jo dibināt tīklu, kurš pēc 3 mēnešiem pats pa sevi nomirs vai nāvenē. Manuprāt, tas ir labs projekts, un to ir vērts rakstīt, un pēc tam vēlreiz tālāk attīstīt. Bet jautājums ir tāds, ka šobrīd tas pirmais solis varētu būt veidot Google šo te grupu, kur mēs saņemam informāciju, kas ir atvērts, kurās cits organizācijas arī pieteikies, un mums notiek šī savstarpējā informācijas apmaiņa jautājumos, kas mums ir kopīgi, un kur mēs saredzam to savu iespēju
teiksim, darīt. Otrakārt, mēs no savas puses, no dzīves koku puses apņemamies arī uzturēt un attīstīt tālāk portālu www.veselības-politika.lv. Mēs arī esam aicināti, tas ir mēs jūs aicinām, ja ir kāda informācija, kuru vēlties kaut kur ievietot un kur mēs tālāk visos sociālos tīklos un viss arī caur to var, jo to mēs paši uzturam šo mājaslapu. Mēs viņu speciāli sasaistījām tā, lai pēc projekta beigām vienkārši nepārtrauktos tā lapa, bet lai viņi turpinātos attīstīties gan informatīvi, gan cilvēks informējoši, gan vienojoši un informāciju izsūtoši. Es uzreiz jums iesūtīšu uzreiz šajā grupā mūsu rekomendācijas, kas jau šorīt kas aizgāja jau par apaļu galdu, kas būs 16 tur ir rekomendācijas valstīs un lielākā daļa no tām attiec ne tikai uz CGP, uz HIV, attiec uz pilnīgi visiem. Lūdzu, iesūtiet, mēs to ievietosim visos Tātad mums jau ir veicis juridisku pētījumu par zāļu, tieši par zāļu cenām, par mūsu kompensācijas sistēmu un tā tālāk. Ja? Tas jau viss mūsu mājaslapā ir, bet ja būs šī vēst kopā... Mēs varam apmainīties ar informāciju, jo cilvēku informāciju meklē ļoti fragmentēt. Un nekur nav teikts, ka tie, kas iet mūsu mājaslapā, iet jūsu mājaslapā, kas iet jūsu mājaslapā, iet jūsu mājaslapā. Bet kas ir galvenais, ja piemēram jums pārējiem patīk kāda no mūsu rekomendācijām, un mēs visi vienojamies, ka tā ir laba, bet tikai tādā gadījumā mēs visi vienojamies, tad mēs jau rakstam kopīgu vēstuli par šo rekomendāciju. Un parakstam absolūti visi. Saprotiet? Tikai tad būs jēga. Jo vienkārši informācijas apmaiņai piedodiet, tad es uzreiz pasaku, internets ir visiem. Jā, līdz tam ir jānonāk, Aleksandra. Līdz tai vispirms ir informācijas apmaiņa, un tad ir gatavība iesaistīties. Cilvēkiem pie viss ir jāpierod, jūs nevarat uzreiz ielikt. Un sadarbībai ir jānogriez. Tāpat kā bērnam ir vajadzīgi 9 mēneši, un viņi iznāstās nāk pasauli. Un nesagaidīšu to vēršanu. Sagaidīsiet, visi sagaidīsiet. Es gribu pateikt paldies visiem par to, ka jūs šodien veltījāt laiku. Un es domāju, ka tie, kas mēs te esam, mēs tomēr esam kaut vai solīt uz priekšu ar to sadarbības veicināšanu, informācijas apmaiņu, un jau pirmais solis ir uz to sadarbību. Un es domāju, ka mēs pilnīgi noteikti varam atrast tos vienojošos lielos punktus, par kuriem vienoties un, ja nepieciešams, parakstīt visi, lai tam būtu lielāks svars. Vēl es domāju, ka arī pacientu fórums ir ļoti interesanti ideja, kur ir pilnīgi noteikti vērts apdomāt, jo ir nepieciešama tāda neatkarīga, kustība faktiski. Tā nav institucionalizēta šīs pacientu fórumi, bet kur kaut vai ir vienreiz gadā, tad ir šī iespēja, runāt par tām lietām, kas mūs visus skar. Paldies jums visiem! Vēlu laimīgu jauno gadu! Skatītājiem arī paldies! Mums šodien aktīvi sekoja veselības ministrija. Veselības ministrija?